braucu no Rīgas satikt divas burvīgas sievietes un jūs visus. Es Koroļos esmu 5 gadus un visu mūžu man ir vienmēr bijusi slikta imunitāte, jau no bērnības. Es esmu reumatoīdais artrīts no bērnības, astma no bērnības, visas tās inhalācijas, zāles, kas var atsist arī, uz acīm atstaroties, uz man aknas, nieres vienmēr pārbaudīju, visu darīju, bija jālieto zāles. Un tie toksīni, viņi visi man sanāca, uz lieko svaru bija sanākuši, un es gribēju tievēt. Es sāku ēst veselīgi, dzert ūdeni, ko es agrāk nedarīju, sportoju, kustināju limfu, un man sākās psoriāze. Pirmo reizi mūžā, cik 32 gadu vecumā. Un, protams, sievietē tas ir briesmīgi, ja tev uz sejas parādās, uz vēdera parādās, tu gribi sauļoties, un tu kādu tā iesi, pirtī saunā ar kādu kopā. Gadu nomocījos ar dermatologu, un tās ziedītes bija, bet kādu pārstāju ziedēt, ziedus smērēt, aizēju uz baseinu un atpakaļ viss ir. Un sākās Covid laiks. Daktari man atkal paprasīja, lai es atsūtu fotogrāfiju, izrakstīju kārtējo recepti, bet tad es sameklēju organismu attīrīšanu. Redzēju, ka Ilze dalās ar Evitas video, ka viņai tā psoriāze pārgājusi, un es uzsāku organismu attīrīšanu ļoti lēnām, pakāpeniski. 8 mēneši pagāja, kad es saņēmos iziet kolopāda plus, un tad arī viss sākās. Āda bija tīra, man parādījās enerģija, kas man nebija, jo es ļoti slikti gulēju, ļoti saraustīts miegs. Pēc bērniņa piedzimšanas vienkārši bija iegājis tajā ritmā, ka jāceļās par nakti, pabarot krūti, atkal ejam gulēt. Man visu laiku tas saraustītais miegs arī bija palicis. Stress sakārtojās, tas nolīdzsvarojās emocionālais līmenis. Es vairs nerājos, ja kaut kas nesanāca, ūdens izlija bērnam. Pilnīgi mierīgāka tāda attieksme. Bērnam palīdzēja imunitāti uzlabot. Viņš bērndārzā ļoti bieži slimoja. Es viņu praktiski uz davidīliem un sirupņiem, platu sirupņiem viņš dzīvoja, tagad vairs neslimo. 1. klasē viņam parādījās locītājs stīvums sāps, tā kā man bērnībā, bet tā artrīts pienācis. Aši iedevu bosvēlī, attīrošu šo programmiņu, 2 reizes izgājām. Aprīt diagnozi noņēma. Viss ir kārtībā, var braukt ar riteni, var kāpt pa trepēm. Nav tie stīvumi, kad vienkārši sūdzās, es nevaru aiziet uz skolu un sāp ceļu. Piemēram, Liepājā nosauļojos, apdedzināju ādu, emuziedīte palīdzēja. Silvermaksi sapūta emuziedīte. Braucām ceļojumā, kur mēs bijām uz Prāgu. Man zobs sāpēja. No Saši aptiekā paņēma tur vietējās zāles, man piepampa acis. Vienkārši alerģiska reakcija pret pretsāpu līdzekli. Es biju autobusā, man nekas cits līdzi nav. Viesnīcā palicis asimilators, vēl kaut kādu produktu. Vienīgais, kas man līdzi, ir mans Koroļu ūdens, kur H500 ir iejaukts. Es paņēmu no autobusa sāletīti, salocīju, ielēju ūdeni un liku savu kompreses. Pēc pusstundas es redzu, ka vismaz samazinās, jo reāli to tas plakstiņš viss aizspiež ciet, viss ir aizpamps. Es sūtīju Letitai. Kurš tev piesīt? Ko man darīt? Man taču vēl ko ekskursiju. Un atgriezos atpakaļ viesnīcā, paņēmu visus enzīmus, sadzēros un astiņas smuki atnāca vaļā. Un tās zāles es izrakstu. Kad zobs sāpēja, kaut ko gribētu, tā kā rīcība vajadzēja, un bija nenormāli. Kanāls bija jāmapē, aizgājās viss kanālā. Tā, un varbūt albumā redzējāt tās skaistās rokas manas. Tu vari parādīt, kuras tev skaistās rokas. Tad, kad es izgāju, tur nebija rakstīts, ka tās bija tādas rokas. Tad, kad izgāju dziļo limfas tīrīšanu, man pārgāja Raynaud sindroms. Es nezinu, tas, ka ir kaut kas ļoti rats, gan patiesībā, kad balti pirksti paliek. Tā, kad vispār nejūtīgi. Ļoti sāp. Ļoti sāpīgi. Tur vienkārši nav asins. Nav asins rītas. Necirkulē, mikrocirkulācijas nav. Jā, pirksti paliek balti. Nezinu. Nav nemaz tik rats. Bet tas parasti taču augstā laikā, salā. Bet plus 10 grādos, Bet plus 10 pat grādos cimdos, plus 10 grādos, man tāda pirksti vienkārši paliek. Protams, uz
stresa pamatā, protams, limfātiskā sistēma, ja, jo tad, kad ir stress, tur stāvi, sasprindzini plecus, kur tur asinis var plūst, ja. Bet izgāja limfas tīrīšanas, kur man nav 2 gadu pēc kārtas nav vairs balto pirkstu. Tā kā līdz sāpēm, tas jau nav. Nu, man reāli no sākuma dur, pēc tam tu jau vairs nejūti, tu vairs nav. Nu, jo Un nav tad, kad asinsrites. tu paliec zem silta ūdens, tu jau nejūti to karstu ūdeni, viņš nāk, un tad sāk durt ādatas, jo tev atgriežas atpakaļ tā mikrocirkulācija. Tas tā kā bērnībā kādreiz ir pirksti. Pārstabuši, jā. Pārstabuši. Ir kaut kāds variants Bet līdzīgi. visiem pirkstiem nedažiem tikai visai, Visai rokai. Šitai, palika. šitai te abiem Man simetriski. tikai 2. Tikai divi, jā. Tikai 2 šeit tā. Bet mēs viņus tā pamasēju, un tā labi. Nu, ko es daru? Es novelku cimdus un bāžu padusēs. Vai jaku Vispār vaļā rokas savas, tas nezinu, ko padusēs. es Nezinu, pie daru. kakla padusēs vienīgais veids, kā sasildīties. Nu, savādāk nevar. Nu, Tā, tā, un tad tagad es tops. mācu visiem citiem attīrīt organismu. Jā.